ar mīlestību no Kuldīgas. Tā rakstīts uz šīm skārdenēm. Un mīlestība, kas tur iepildīta, ir šī teisēna, jeb kambuča. Kuldīgā ražoto kambuču dzer visā Latvijā. Vēl vairāk to dzer visā pasaulē. Par Kuldīgas ražotnes Rūdīs veiksmes stāstu mēs iztaujāsim tās līdziepašnieku Edgaru Elbergu. Tā, Edgar, es saprotu, mēs tagad esam vietā, kur katrā bundulī ir sava garša. Te ir tas dzēriens, kas nonāk skārdenē. Bet pastāsti lūdzu, kāpēc kambuča? Mans partneris, resīvi ģimene, kas radīja šo zīmolu, īstenībā ir, es teiktu, ka vairāk kā 11 gadus pieredze alus un sidru radīšanā. Viņi ir daudziem zīmoliem ne tikai Latvijā palīdzējuši radīt dažādas receptes, līdz ar to bija pieredze, es teiktu, dažādu rūkstošo dzērienu kategorijās. Jā. Un ņemot vērā jau 6 gadus atpakaļ, kad radās šis zīmols, kad mēs sapratām, ka tās tendences iet vairāk uz bezalkoholiskiem dzērieniem, limonāžu ir ļoti daudz, un tur nav viegli iespraukties starp lieliem ražotājiem. Kambučas konkurence bija daudz mazāka. Latvijā jau bija pāris ražotāji, kas ražo. Un mēs vienkārši pēc sava viedokļa likās, ka mēs varam savādāk. Ja? Es tā kā nesaku labāk, bet teiksim, savādāk, kā mums liekas, tam vajadzētu būt. Un varbūt nedaudz aiziet prom no tā klasiskā veida, kāda ir klasiskā kambuča. Un vairāk padarīt viņu tādu modernizētu, mūsdienīgu, bez cukura pievienotā, vairāk limonādīgu, mazāk tādas fermentācijas garša, lai nav tik izteikta kā klasiskajām kambučām. Un, protams, uzreiz radīt, zinot, ka visa pasaule lēnā garā, un to jau tagad laiks ir parādījis, pāriet uz bunžām, ja, tad mēs arī jau radījām zīmolu nevis pudelē, bet bunžā. Vispār kambučai ir vairāk kā 1000 gadu vēsture, nāk no Āzijas. Dzer 11 valstis šobrīd Rūdīs kambuču, precīzāk būtu 15 un plus arī Hongkongā. Ejam mēs diezgan strauji uz priekšu, jā, un ir dažādas lietas jau, ko mēs principā tuvākajos mēnešos palaižam tālāk, jo, jā, ja mēs visi asociējamies ar Rūdīs kambuču, tad turpmāk mēs sauksimies Rūdīs, latviski būtu Rūdīs dzērienu kompānija, tas ir Rūdīs Drinks, jo esam sapratuši, ka ir pietiekami daudz vēl dažādu vēl citu dzērienu, kurus varētu forši un garšīgi uzražot. Tā mēs te pāris gadus eksperimentējot, esam nonākuši vēl līdz pāris jauniem foršiem variantiem, kurus mēs, paturēsim vēl īsu brīdi noslēpumā, kā tas zīmols sauksies viss, bet iepriecināsim ar jaunu kvalitīvu bezalkoholisko dzērienu kategoriju. Es lasu vienmēr tos veiksmes stāstus ne tikai Latvijā, daudz kur citur, kur ir radies garažā vai radies tur virtuvē, neatkarīgi, līdzīgi kā savulaik Apple radās garažā. Bet, protams, tam visam apakšā slēpjās nedaudz tāda lielāka un dziļāka doma. Protams, cilvēks grib iedrošināt, ka vajag eksperimentēt, bet gluži nav tā, ka tas tika izlasīts grāmatā, kā veidot kambuču, un tad, lūk, mēs esam 16 valstīs. Kā jau es minēju, ģimene, kas radīja zīmolu, viņiem bija liela pieredze tāda dzērienu ražošanā, līdz ar to fermentēts dzēriens, kas nav pasterizēts, viņš ir diezgan nestabils. Līdz ar to tur diezgan vajag lielu pieredzi, es teiktu, kā tehnologam, lai tas dzēriens vienmēr būtu tādā pašā kvalitātē, lai viņš nebūtu ne par skābu, ne par saldu, un atkārtoti uzražot tādā daudzumā, kā mēs šobrīd ražojam, tā patiešām ir māksla. Es domāju, ka pat daudzi tie, kas mājās audzē kambuču un eksperimentē, viņi labi zina, ka viņiem vienmēr sanāk nedaudz savādāka. Un tur arī aiziet tā māksla, kad dabūna tādā vienādā labā kvalitātē to tik lielos daudzumos. Jā. Un otra lieta par 11 valstīm atbildot, arī es pievienoties komandai, jo es neesmu no paša sākuma, mēs tā kā viens otru atradām. Jā, arī man pirms tam bija pieredze vairāk mārketingā un pārdošanā starptautiskās kompānijās, pie kurām es strādāju, kā zīmola vēstnesis, un šobrīd es esmu zīmola vēstnesis pašai savai kompānijai. Jā. Es teiktu, ka viss šis panākums ir tāds labs komandas darbs. Viennozīmīgi viens neko nevar izvilkt. Vai Rūdīs ir izmantojis kādas iespējas, ko var arī ieteikt? Jā, te varbūt arī ir tas stāsts nedaudz par Kuldīgu, jo zīmols radās īstenībā Ādažos. Bet ņemot vērā, ka Kuldīgā LIA biznesa inkubators un daudz citi atbalsta projekti ir pretīm nākoši un mēģina šo biznesa vidi audzēt Kuldīgā,
Un plus Kuldīga pat par sevi ir ļoti skaista pilsēta. Sadraudzība gan ar Kuldīgas domi, gan ar LIA biznesa inkubātoru no Kuldīgas. Radīja šos visus faktorus, kas palīdzēja mums attīstīties. Jo, ja godīgi, jā, mēs esam tāds, ja ne gluži startupa projekts, bet joprojām dzīvojam uz dažādiem atbalstiem. Protams, arī uz sava kapitāla. Un šogad, lai gan jūs redzat, mums ir jauna rūpnīca no pagājušā gada, bet 16 valstis viss notiek ātri. Līdz ar to tagad, pateicoties Luminor bankai, mēs esam dabūjuši jaunu kredītu uz 500 000, lai šo rūpnīcu, kā saka, nopirktu iekārtas, kas mums ļauj vēl vairāk ar eksportu nodarboties. Ja? Jo tomēr tie partneru pasūtījumi aug. Kā es teicu, arī citi dzērienu projekti ir padomā, ko palaist. Un līdz ar to tā jauda sāk pietrūkt. Līdz ar to mēs, kā uzņēmums domājot uz priekšu, esam paņēmuši 500 000 aizņēmumu. Jā. Ko var ieteikt tādiem pilnīgi jauniem uzņēmējiem, kam ir tā vēlēšanās, kam ir tā ideja, kas grib? Bet, ko redz, Rūdijs jau zina, bet ko viņi vēl nezina. Arī to grūtumu un to smagumu, un ar ko ir jārēķinās. Es teiktu, ka baigi forši ir sākumā izpētīt tirgu, un viens no veiksmīgākajiem variantiem, es teicu viens no, jo viņu, protams, ir daudz. Jebkurā sfērā, kad tur izvēlies kaut ko ražot, ir forši izpētīt konkurenci ne tikai lokālajā tirgu, bet arī aizbraukt uz vairākām starptautiskām izstādēm. Lai paskatītos, pirms tu sāc kaut ko ražot, vai tā ir šokolāde, siers vai dzēriens, pasīties, kas notiek pasaulē, kādas ir tendences, un nedaudz padomāt uzreiz, ka to, ko tu uztaisīji, cik ļoti to gribēs Lietuvā vai Igaunijā, jo nevajag pat uzreiz ar pasaules lielākajām izstādēm. Mēs, kā Rūdijs, braucam uz Igauniju pēdējos 6 gadus, tur ir foršas vegānās izstādes, pārtikas izstādes, kafijas festivāli. Kaut vai aizbraukt kaimiņos, pasīties, kas tur notiek, un pēc tam pamēģināt ar to savu zīmolu aizbraukt uz turieni jau pirmajos gados un pasīties, kā cilvēki to uztver. Jo viens ir, ka tu kaut ko uzražo un iedod draugiem pagaršot un radiem, viņiem visbiežāk viss patīk, ja, un viņi saka, viss jādara. Bet tas, ko citreiz daudz uzņēmēji varbūt neizdara tādu mājas darbu, viņi neaizbrauc uz kaimiņu valstīm, kur varbūt tev kā vietējiem ražotājiem nav vairs priekšrocība, un tad ir tā reālā pasaule. Ko cilvēki saka par tavu produktu? Patīk, nepatīk, cik ātri, vai viņš spēj konkurēt ar vietējiem, kas tur ir, jo tur arī neviens neguļ. Resīvi, bišķiņa padomāt par konkurētspēju. Ja? Un kā tu vari sekot trendiem līdzi, man liekas, ka sociālajos mēdījos mūsdienās var atrast visu. Jā. Un kas ir tās kļūmes, ko nepieļaut? Jums jau ir pieredze? Laikam, ja kāds grib uzsākt uzņēmēju darbību, pirmkārt, es uzskatu, ka viņam jābūt ir vismaz privātiem kaut kādiem finansiālajiem uzkrājumiem, jo, ja tu sāc uzņēmēju darbību bez naudas un mēģini no uzņēmēju darbības kaut kāda apgrozījuma sev maksāt arī, par dzīvesvietu vispārējo, pagrūti. Tāpēc es teiktu, tomēr uzņēmēju darbība ir domāta cilvēkiem, kam jau ir kaut kādi nelieli uzkrājumi, jo jebkurš papildu finansējums, ko iedod LIA vai citi, tev tāpat pirms tam ir jāsamaksā no saviem līdzekļiem. Ja? Līdz ar to mans tomēr tāds ieteikums ir nedaudz iekrāt un tad sākt nodarboties, lai tu vari kā minimums gadu pusotru izturēt bez kaut kādas peļņas. Tu pēc tās izstādes atbrauc ar tādu labu enerģiju vēl papildus. Es ar to pat, ja tev kaut kad uzņēmēju darbībā tā nedaudz nogurums vai vēl kaut kas, tās izstādes no vienas puses nogurdina, jo viņas ir vairākas dienas un sagatavošanās, bet no otras puses tu no turienes dabūni no cilvēkiem, no tā gala patērētāja, to feelingu, ka tu viņiem esi vajadzīgs. Jā. Dažreiz izjūg daudzi forši projekti tikai tāpēc, ka cilvēki nedaudz nav, viņi ir domājuši, ka tā nauda nāk ātrāk. Ja? Kad mums jau ir 6 gadi, un mēs laikam te peldamies naudā. Ja? Kā jūs redzat, visu laiku ir reinvestments, jauna rūpnīca, jaunas iekārtas katru gadu. Ja? Protams, gribās vienā brīdī nevis labāk nopirkt iekārtas par 500 000, bet to 500 000 sadalīt un nopirkt sev, kādu foršu īpašumu kaut kur siltumā. Ja? Bet jābūt vienkārši pacietīgam, jo līdz ko tu izņem kaut kādu naudu ārā, tu bremzē savu attīstību.
Ja? Plus arī tam, ka mēs ļoti daudz laika veltam, gan Lauris, gan es, gan mūsu partneri. Mēs braukājam ļoti daudz arī pa dažādām tehnikas izstādēm un dzērienu izstādēm, lai skatītos jau domāt uz priekšu, kādas iekārtas mums būs vajadzīgas, kas jauns ir parādījies. Tam visam ir jāsako līdzi. Jā. Un tie arī ir izdevumi. Ar to ir jārēķinās, ka no tās naudiņas, ko tu, varētu nopirkt sev jaunu dīvānu, ja, tu varbūt tomēr aizbrauc uz kaut kādu papildus izstādi, ja, un tas dīvāns pagaidīs. Un tad mums ir vairākas noliktavas, piemēram, mums viena noliktava ir Nīderlandē, jo no Nīderlandes ir viegli transportēt pa Eiropu tuvāk, un arī mēs esam sapratuši, ka, ja tev ir kāds Eiropas partneris, kurš prasa, kur jums ir noliktava, tad, kad tu saki Nīderlande, tas izklausās pieejamāk un tuvāk. Gan pa jūras ceļu, gan arī par šoseju. Un vēl viena noliktava mums ir Hongkongā. Un plus pagājušajā gadā mēs vēl vienu noliktavu atvērām Portugālē. Kas ir tas, kad sirds gavilē šajā darbā? Manuprāt, tas tā savādi skan, bet diezgan bieži un visu laiku, jo mums pārsvarā visi komandā ir tādi, kas ir nevis tikai dēļ naudas, bet viņiem patīk tas, ko dara. Jo mēs visu laiku attīstam jaunas lietas, jaunas garšas, jaunas produktus. Tas ir interesanti, tas nav garlaicīgi. Piedalāmies dažādos citos projektos. Un šobrīd, piemēram, arī mēs pagājušajā nedēļā nodibinājām Rūdas sporta mājaslapu, jo Rūdīs ļoti cieši sadarbojas ne tikai ar patversmēm un dzīvniekiem, bet mēs esam ļoti dziļi arī sportā. Un mēs esam ļoti daudz dažādos sporta centros, pedal tenisa centros visā pasaulē jau. Un līdz ar to veidojam arī starptautisku turnīru, kas būs aprīlī. Līdz ar to, lai sirds visu laiku gavilētu, tu vienkārši visu laiku atrod jaunus izaicinājumus, kā attīstīt savu kompāniju, ne tikai dzērienu ražošanā, bet arī mārketingā. Un, mārketings tādā ziņā ir vienmēr jautrs, kad, veidojot kaut kādus sporta turnīrus un iedziļināties tajā, tu gribot vai negribot, paliec arī tur par ekspertu. Līdz ar to visas šās sadarbības, liek sirdī visu laiku gavilēt. Mēs pagājušajā gadā uzstādījām tādu sev latiņu, un mēs pirmā sadarbība ar mūziķiem un uzreiz Prāta vētra, kas ir ikonas Latvijas tādā mūzikā. Ja? Un tad runājot, ko tālāk, mēs sapratām, ka tālāk par Prāta vētru ir Coldplay. Tā kā, vai izdodas? Jā, līdz ar to es teiktu, ka nākamā sadarbība ir jāmeklē ar Coldplay. Jā.